Vai mēs varam izdzīvot arēnā, ja es esmu galva un viņš ir rokas? Acis. Es esmu arī galva. Es arī domāju, ko darīt. Tas ir tikai rokas, ja? Es esmu rumpis. Jā, mums būs vispār jātiek līdz spēlē. Ok, kur man jātēmē? Uz augšu, uz leju, tu redz vispār? Jā, tu pagaidām tēmē tieši pa kaistarpi. Mēs esam nokalibrēti, ja? Jā, mēs esam ideālajā augstumā. Mums nevajag tutoriāli, mēs visu zinām, mēs visu pieprotam. Ok. Tā, wow, tās ir garas rokas. Wow! Wow! Labi, dodamies uz priekšu. Kādu ieroci tu gribi? Mums ir cirvis. Mums vajag kaut ko garāku. Tad mums vajag zobenu virs galvas. O jā, mums levitē zobens. Es tagad teikšu, no kuras puses mums nāk. Hello there. Mums tieši priekšā nāk. Nē, vai kas tas drusku uz labo pusi tā kā 1:01, 1:11. Cik ir pulkstens? Priekšā ir 12. Ok, un mums vajag pa 11. Viņš ir tur kaut kur? Viņš tagad tieši tagad 1:02. Vicidi viņam. Zobens nokrita. Kā viņš varēja nokrist? Nu, viņš tā kā levitē ar roku līdzi, jā. Lieliski, mēs aizsargājām sitienu. Tieši tā, kā es paredzēju. Bet viņš nav normāli. Viņš tieši tajā virzienā, kur tu tur ir roku arī vicida. Viņš aizgājas 1:11. Ja tieši tā vienkārši sit viņam, tas ir labāk. Now we got it. Jā. Kur ir tas čalis? Viņš zaudēja ieroci un aizskrēja prom. Amazing, viņš ir vēl bezjēdzīgāks par mums. Jauns cilvēks! Vicidi! Tieši priekšā! Viņš atkal zaudēja zobenu! Ko tu mūdi? Es visu laiku turu, bļāvies! Viņš atkal izkrita ārā!